Sveicināti brāļi Dermaki, Ancis un Arvis, Latvijas zelta talanti, ne tikai šovos, bet arī trasēs. Lieliski esat apliecinājuši gan šodien, gan arī sezonas kopumā. Nu, varbūt sāksim ar Ants, kā vērtē gan šīs dienas sacensības, gan arī sezonu kopumā, gan Baltijas, gan Latvijas čempionāta ieskaitē. Nu, esam auguši viennozīmīgi, kad ir Igaunija, Lietuva, Baltija, tas patīkam braukt, visas valsts var apceļot. Un, protams, priekš šogad, ka beidzot Ugālē atkal atgriežamies mājās. Un sezona kopumā ir izdevusies, bet ir vēl ko labot un augt. Nu, bet es saprotu, sezonas sākumā viens no mērķiem bija kļūt par Latvijas Baltijas čempionu, tas ir izpildīts. Kas notiek starptautiskajā apritē? Vai ir apmierināti ar rezultātiem pasaules čempionātā, vai tomēr kaut kas līdz galam īsti nebija? Nu, pasaules čempionāts kopumā viņš bija labs, ja skatās no otrā vieta, labi. Bet, protams, nav pirmā vieta, tas jau bija mērķis, braucot uz pasauli pie pirmā vieta. Bet pretinieks bija ļoti spēcīgs, Armand, es viņu sauc vienkārši. Un viņš, Francijā viņš palika aiz maniem, Spānijā, kad mēs aizbraucam uz vietu, un es redzēju, ka tas ir reāli viņa mājas, un tad es sapratu, ka šeit es dabūšu no viņa. Un tad Itālija izvērsās kā izšķirošais. Es atzīšos, es lēcu augstāk, tālāk un stiprāk par viņu, bet viņš ir mazliet tehniskāks par maniem. Viņš tur māk ielikt klintī, pagriezties, palekties, bet mums nav tā pieredze, cik liela brāla. Un es tajā sekcijā dabūju 2 piecinieks, un viņš abas reizes 0 un 1 viņš dabūja. Un beigās es viņam zaudēju pa 6 punktiem. Un kā ar psiholoģisko sagatavotību, vai nav reizēm tā, ka kaut kur nāks pazaudēt tikai tādēļ, kad ir stress, vai, teiksim, kaut kur arī parādās kaut kādi momenti, kad neiztur līdz beigām tīri no psiholoģiskā viedokļa? Nē, kopumā ir tā, ka es esmu diezgan dažbrīd agresīvs ārpus sekcijām, tur lamājos un tā tālāk, bet kad iebrauc sekciju... Rupši arī, rupjiem vārdiem? Pasaulē bez žēlastības. Piemēram? Tiesneši, es zinu, kad Itālijā es braucu sekciju un es izbraucu tīri, bet viņi man, es pat gandrīz kā UCE izbraucu tīri. Viņi man redzējuši, ka pirksgals pieskarās vienā vietā. Es izbraucu sekciju, viņi rāda vietas. Es tāds, ko? Un rītīgi pa visu skriem buram vārdus, pēc kāds noskaitīja. Skaidrs. Labi, mazais brālis ir droši vien psiholoģiski noturīgāks un nemācās no lielā brāļa. Īsumā, kā tev šajā sezonā, kas varbūt gāja labāk vai Latvija, Baltija? Es domāju, tu esi ļoti apmierināts ar 2. vietu gan Baltijas, gan Latvijas čempionāta ieskaitē, kas tev ir līdz šim laikam labākais panākums Latvijas čempionāta absolūtajā vērtējumā. Kāds tavs komentārs? Protams, Latvija gāja labāk, jo šodien uz Latvijas čempionātu nebija jācīnās, jo es biju skaidrs, ka būšu 2, bet Baltija man bija jācīnās, lai kopvērtējumā tiktu. Kas bija tavs sīvākais konkurents Baltijā? Skudra. Kristaps Skudra pats treneris, ja? Un ko Kristaps saka? Nē, vēl neesam saticis. Viņš vēl tev nav apsveicis? Nē, vēl braucis sacensības. Un kā ar startautiskiem startiem? Pasaules čempions tu biji pagājušā gadā, un kāds šogad rezultāts tev ir tajā tavā grupiņā, kādā tu brauc? Brauc tajā pašā grupā, bet Kas tā bija pa grupu? Minime. Līdz cik gadiem tur brauc? 16. Un manā grupā bija ļoti liels konkurents no Itālijas. Man prieks, ka viņš kļuva par pasaules čempionu, jo talants viņam bija. Prieks skatīties, ka vismaz kāds māk braukt. Kas vēl līdz šī gada beigām ir atlikuši kādas sacensības vai pasākumi tādi lielākie, kurus tu varētu minēt, kur jūs piedalīsieties? Sacensības vairs gluži nav, jo sezona beigusies, un varbūt pa kādam paraugu demonstrējumam un industriāli, bet tā pārsvarā var teikt, ka sezona beigusies. Kā tu gatavosies nākamajai sezonai, kad jums būs kaut kāds atpūtas brīdis tagad vai rudenī, vai jau jūs jau tā kā turpināsiet jau tā kā gatavoties jau no rudenes agri? Protams, ka gatavosimies jau nākamajam gadam, jo treniņu telpu ziemā jau gatavojam, lai var šogad pa ziemu patrenēties, jo pagājušajā gadā Latvijas zelta talanti bija un īpaši daudz laiks treniņiem ārpus šovu, to zelta talantu treniņiem netikām, tikai tam. Kāds tavs mērķis ir nākamam gadam?
Vinēt brāli. Vinēt brāli, domā, nākamgad jau tas būtu iespējams jau? Nu, ja labi trenēšos, tā jau gan būs. Labi, novēlam tad tev labus rezultātus sasniegt. Anci, kāds tavs komentārs par nākamo gadu pasaule, Eiropa un kas notiek ar Latviju Baltiju, vai arī šeit turpinās pielīdēs? Nu, nākotnē, ja godīgi, vēl mums ar brāli nav skaidri zinām, jo mums, mēs, ka bijām pasaulē, mums Zviedri pienāca klāt un aicināja, lai nākamgad varbūt brauc pie viņiem ciemos tur. Jo, būsim jau reāli, šobrīd mums ar brāli grūti izaugt, ja mums nav neviens, kas spēcīgāks priekšā. Zviedrijā ir veseli 2 jau, kas ir par maniem spēcīgāk, kur jau ir elites braucēji. Varbūt tas varam mums brāli motivēt braukt pie viņiem un trenēties, lai būtu progress straujāk. Tad Zviedri piedāvā braukt pie viņiem, padzīvot pa vasaru un kopīgi trenēties un kopīgi arī apmeklēt visas sacensības? Viņi teica tā, ka lai mēs tik tiekot pāri jūrai un tam viņi izmitināšanu, mēs diezgan draudzīgi bijām, jo abi Skandināvu valsts gandrīz vai staigājām pa Spānijā vienīgā lieta sargiem no saules mukām. Kāds savs nākamā gada mērķis būtu pasaulē? Pasauli man ir... Es sākušu ar to, ka es braucot uz pasauli, man bija mērķis tikt elitē, jo skrečs bija tur jāpieveic, tur bija jātiek. Un man neizdevās skrečā tik, bet pasaules komiteja lēma man par labvēlīgu un ļāva man nākamgad startēt pasaules elitē. Tas nozīmē, ka es gribētu vismaz pat top 10 cīnīties pasaulē elitē jau. Kuras ir tās spēcīgākās valsts šobrīd velotriālā? Saprot, Spāņi ir viena no līderiem, ja? Spāņi, viņi tur viltīgi, tā biju komiteja, viņi ir izdarījusi tā, ka Spāņi katalānieši atdalās. Tas Spānijas teritorijā tāda tauta, un katalānieši tur Dani Komas un visi spēcīgie braucēji, un tad Katalonija ir vadībā. Var teikt, jā, Spānija. Tad ir Japāna, spēcīga Čehija, 2 spēcīgi elites braucēji. Kas vēl, Slovāki varbūt ir pašvakā, bet Čehija. Kā tu vērtē šī gada Baltijas čempionāta seriālu, vai ir kaut kas izmainījies sacensību organizācijā, vai esi apmierināts ar šo sacensību seriālu? Nē, posms jau kā tāds ir labi, vietas ir labas, bet varbūt es uz nākamo sezonu ieteiktu spēcīgāk piestrādāt pie sekcijām. Tāpat, lai nevarētu čītot un lai pēc tam nav problēmas. Tāpat arī varbūt tiesneši šahmācīt spēcīgāk, jo rodas tāda konflikta situācijas, kas nav negatīvas atmiņas paliek mūsu sacensībām, varbūt bieži vien. Labi, paldies tad, un lai tad veiksmīga sezona nākamā, un tad spēcīgi gatavojieties, lai nākamgad jau varam dzirdēt par tevi aizvien labāk un labāk. Paldies tad jums abiem!